jaunumi bez jaunumiem. Jaunumi tādi, kad fermentiņi ir beigušies. Šodien gan būs izpildīta viena tvetnīte, bet puse jau ir rezervēta. Tāpēc, un mūsu novērojumi ar Gati, tad, kad jūs esat tik ņipri uz fermentu dzeršanu, protams, kad mums arī paliek tik, cik, slāpes jau pēc fermentiem pāris dienas parādās, ka viņu nav, jo mēs jau ar Gati esam pieraduši dzert 2 litrus dienā vismaz katrs. Nu, lūk, jautāsiet, kāpēc netaisat vairāk, tāpēc, ka es vairākas reizes esmu teikusi, ka šī nav rūpnīca, šis nav konvejers, un tik līdz kā tas būs tāds vairāk, tas pazaudēs savu to būtību. Nu, lūk, tā kā, kas man tur palicis gailenītas burciņā, krustnaguņā, īstenībā riktīgi garšīgas. Krustnagliņu var just, pieliek. Vienīgais ir jārēķinās to, ja dzer fermentu krustnagliņu, kas ir dozēts, atcerieties tie, pie kuriem jau ir, es esmu pabrīdinājusi. Viņš ir ļoti garšīgs, it īpaši tas vieglais, arī stiprais ir garšīgs, bet viņu labāk sākt 150 no rīta vakarā un paskatīties. Ja vēl gribēs gardumu skaists no tvertnes ar krustnagliņām, tad ir jārēķinās, ka tas efekts, viņš dubultosies un trīskāršosies, vēda arī izēja paliks laba, bet netraucējoša, tu vienkārši jūti, kā šis savienojums vispār gailene krustnagliņa un ķiploks ir ļoti spēcīgs. Ļoti spēcīgs. Un atceramies, ka fermenti pastiprina, viņi izvelk esenci, ir augu ekstraktēšana, un fermenti dara kaut ko ļoti līdzīgu. Tā kā jārēķinās, ka visam ir tā iedarbība augstāka. Nu, lūk. Un tie mūsu novērojumi ar Gati ir tādi, ka mazāk fermentu, ja tāds vairākas dienas, tu pie viņiem esi pieredzis, jo visbiežākais mēs ēdam vienreiz dienā vakarā. Un nav fermentu, tu jūti tomēr, enerģija nav tik augsta tāda, kāda tu dzer fermentu. Un gribās ātrāk ēst, tu kā jūti, kā vēders sāk neierastā laikā prasīt ēst, viņš tās tukši jūtās, un es prasu Gatim, tu arī tādu pati sajūtu vēdrā, viņš saka, jā, šeit, nezinu, varbūt riekstiņi jānopērk, jāuzēd. Nu, ja kaut kur pa ceļam pieņemsim ir. Nu, lūk, tā kā fermenti patiešām, jau ir vairākas reizes pierādījies to, ka tas ir kā šķidrais ēdiens, dzēriens, vitaminizēts un vēl ar terapeitisko nolūku. Un bieži runājot ar cilvēkiem, es vienkārši stāstu šo lielo atšķirību starp parastām diētām, starp parastām attīrīšanās kūrēm un fermentiem. Jo man vienmēr arī pēc attīrīšanās kūrēm, es runāju tikai par sevi, vienmēr bija šis tā kā enerģijas kritums, ja tu uzsēdies uz kaut kādas noteiktas, kaut kādu pārtikas grupu izslēdz vai ko, tad arī ir šie enerģijas kritumi. Tad ar fermentiem tā vispār nav, tā enerģija ir tik augsta, ka tu vari patiešām visu dienu neēst. Un tad, kad tu visu dienu neēdi un esi uz fermentiem, tad vakarā jau tu domā, vispār vajag ēst. Jā, tā kā to dara fermenti. Nu, lūk, tā kā, top jaunais fermentiņš, antiparazitārais. Jā, tā kā šeit gan ir palikusi mušmarīte. Viena maza vieglā, to es pat nepaspēju jums. Pat nepaspēju ieteikt, ja tas bija vieglā mušmarīte, tāds pēdējā laikam top, un, protams, šis antiparazitārais. Tā kā šis tiks atjaunots drīzumā būs, jau cik man tur ir, nav vēl pagājis diennakts, bet jau būs 8 atmosfēras, tā kā viss tur notiek, tā kā gaida, drīz būs atpakaļ. Un vieglā mušmirīte ar goji ogām bija kaut kas fantastisks, un bērniem vieglo mušmirīti arī var, tikai skatāmies 100-150 var iedot, Keita
Prasa mušmirīt ir vieglā, jo tās melnās goģi jogas un upenes bija tepat latviešu no ļoti gādīgām rociņām lasītas, tāpēc tur pietaupīta pudelīte pret barteri ir. Nu, lūk, tā kā tā, mīļie draugi, ja kādam ir vēlme rezervēt kādu pudelīti, var rezervēt šodien, bet praktiski, nu, kādu nedēļas laikā, es domāju, būs atpakaļ fermentiņi plašākā klāstā. Nu, lūk, tā kā tā, lai visiem forša diena, dzeram fermentus, baudam sauli, liekam, sajūtam savas zālītes, ja, jo mēs katrs esam dažādāks, katram kaut ko citu prasa, un tas ir fantastiski, un vēlreiz pārliecinos, ka fermenti, jo vairāk tu viņus dzer, jo vairāk viņi ar tevi sāk runāt. Pēdējā laika pierādījums bija greifrūts. Es arī tieši tā kā krūsmeglīs greifrūtu arī es nekad neesmu mīlējusi, nekad es viņu neesmu tā ēdusi. Un tagad vienkārši pēdējā laikā man sāka greifrūts, tā, ok, no problem, kā saka, fermentēsim. Bet tas arī ir izdzēts. Bija ar citronzāli, arī bija citronzāli ļoti labi iet pie fermentiem klāt. Tā kā tā, mīļie draugi, lai jums fantastiska mīlestības piepildīta diena.